Tīti par elitāru ar vācu valodas novirzienu ar labiem mācību rezultātiem. Tomēr ēka skolas vajadzībām nav piemērota. Skolas direktore, kura šaurajās telpās nostrādājusi 40 gadus, izrādot istabas lieluma sporta zāli, stāsta par apgrūtinošiem apstākļiem. Skolā nav ventilācijas, nav sporta laukuma un nav pat skolas ēdnīcas. Bērni tiek ēdināti ar citur gatavotām pusdienām. Var šeit nodzīvot vēl 2-3 gadus. Vienalga šeit attīstības nevar būt šajās telpās. Var sev zīmēt kādu pasaciņu var būt. Ko mēs varētu pārsēgt šito ielu ar stikla jumtu un tad tur izvirzīt tās telpas ar sporta bāzi. Tā jau nebūs centra nekad. Mēs jau tā arī saprotam. Es šitās telpas ļoti labi pazīstu. Viss, ko šeit varēja atbrīvot, lai izbrīvotu apstākļus bērniem mācīties, te jau ir izdarīts. Pašvaldība iecerējusi skolu pārvietot uz citām telpām, apvienojot ar Rīgas Krievu vidusskolu, kas atrodas Grīziņkalnā. Šo skolu paredzēts renovēt, rekonstruēt stadionu un labi iekārtot arī pieguļošo teritoriju, un turpmāk tā no Krievu vidusskolas pārtaptu par Herdera vidusskolu. Renovēt skolu ar visu pieguļošu teritoriju, ar stadionu, plus renovēt parku, plus ieviešot normālu policijas patrulēšanu, mēs šo rajonu, kas patreiz nav tas labākais, kā mēs visi to ļoti labi saprotam, mēs varēsim to tālāk sākt attīstīt. Tas būs kā tāds atspēriens. Taču šis ierosinājums par skolas pārcelšanu izraisīs sašutumu skolēnu vecāku vidū, kuri uzskata, ka ar šādu soli skola zaudēs labo slavu. Vecāku tikšanās ar pilsētas galvu izvērtās ļoti emocionāla. Mēs negribam uz to skolu iet, mūs neapmierina ne vieta, ne telpas. Vai varat šo rajonu attīrīt no narkomāniem, no vieglas uzvedības sievietēm un no visiem, kas tur dzīvo? Savukārt Krievu vidusskolas skolēnu vecāki pārmaiņām ir daudz atvērtāki, arī tam, ka turpmāk tā pārtaps par skolu ar vācu valodas ievirzi. Lai tā arī būtu, man nav nekas pretī un lai bērni mācās valodu. Pašvaldība sola neapmierinātos vecākus pārliecināt ar darbiem, kā piemēru minot rekonstruēto Krastmalas promenādi. Es ļoti labi saprotu Herdera vidusskolas vecāku bažas, pēc ka viņi redz situāciju, kā tā izskatās patreiz. Bet nākamgad uz 1. septembrī, kad tiks pabeigta renovācijas darbi skola un arī tiks pabeigta darbi tajā parka, tur viss izskatīsies krietni savādāk. Piektdien pašvaldība ar jauno projektu iepazīstinās arī Krievu vidusskolas kolektīvu un skolēnu vecākus. Iespējams, ka nākotnē reformas varētu skart arī citas skolas. Jau šajā mācību gadā Rīgā ir 22 skolas, kurās ir klases ar nepietiekamu skolēnu skaitu. Pārāk maza skolēnu skaita dēļ 2 Rīgas vidusskolās šogad 10. klases nav vispār. Ulris Jaunzems, Andris Jasinskis, LNT.